Šīs dienas tēma par garīgo dzīvi. Cilvēki mēdz raksturot savu dzīvi ļoti dažādi. Cilvēki kādreiz mēdz teikt, ka viņu dzīve ir nožēlojama. Kādreiz cilvēki saka, man ir tāda diezgan nodrošināta dzīve. Cilvēki mēdz teikt, ka dzīve ir jautra, bezatbildīga, raiba, neparasta, bezjēdzīga, trula, piesātināta, mērķtiecīga, vienmuļa un tā tālāk un tā joprojām. Piedāvāju šodienas vienu formulējumu garīga dzīve. Kā būtu, ka jūs varētu teikt, man ir tāda garīga dzīve. Ja? Citi saka, man ir tāda trula, bezjēdzīga, bet jūs sakat, man ir garīga dzīve. Garīga dzīve, kas tā ir? Izklausās, ka varētu būt arī negarīga dzīve. Un varbūt jūs kaut kādā brīdī esat dzirdējuši cilvēkus sakām, ka vai vērtējam sevi vai citus šādi pretēji, proti, tie tādi garīgi cilvēki, vai viņš tāds garīgs cilvēks, un tie tur tādi pilnīgi tādi negarīgi cilvēki. Un tiklīdz kā mēs lietojam šādus pretstatus, garīgs un negarīgs, tas izklausās pēc, zinām vērtējuma. Negarīgs vai negarīga dzīve, tas ir slikti, garīga dzīve, tas ir labi. Šis vērtējums ir mazliet mulsinošs, šis pretnostatījums garīgs, negarīgs, jo atceramies, mums bija diskusija par vārdu gars. Un vārds gars latviešu valodā mums asociējas ar kaut ko gaisīgu, nemateriālu, kaut ko tādu, gandrīz vai jāsaka, nepraktisku. Un tad ir tāda sajūta, ka garīgi ir visi tie cilvēki, kuri nodarbojas vai kuri ir ieinteresēti tādās ļoti smalkās, netveramās, nepraktiskās lietās. Nezinu, mēs tur apmeklējam simfoniskās mūzikas koncertus, vai mēs tur meditējam, piemēram, vai mēs tur ejam uz izstādēm regulāri, vai es tur nodarbojos un, tur lasu bībeli katru dienu. Respektīvi tāda tukša padarīšana. Ja? Ir tāda sajūta, ka garīgums, kā tas pats sevi nereti mēdz pozicionēt, no citu cilvēku skata punkta ir tāda tukša padarīšana. Jūs atceraties, ir tāda pasaka vai tāda fabula, kas ir arī tapusi savu laiku multfilmā par skudru un sienāzi. Par to, kā sienāzis cauru vasaru čīgā savu vijoli, un viņš ir, varētu teikt, ļoti garīgs cilvēks. Ja? Viņš ar mākslu aizrāvies, viņš čīgā, viņš ir tāds garīgs vienkārši. Ja? Un skudra tā savukārt strādā, tai tās smalkās, garīgās lietas neinteresē. Un kādu brīdi varētu likties, lūk, sienāzis ir tas īstais etalons, viņš ir tas paraugs, kam būtu jālīdzinās. Bet pienāca, kā jūs atceraties, rudens, sienāzim sāka gribēties ēst. Un nekas cits neatlika, kā iet pie skudras. Ja? Un skudra bija tā, kura tad šī negarīgā būtne, ja, kura tur bija tikai rukājusi un strādājusi, tā bija tā, kura tad deva viņam ēst. Un tā tas nereti izskatās arī reālajā pasaulē, reālajā dzīvē. Visi tie, kuriem kaut kādā brīdī ir izdevīgi sevi pozicionēt kā tādus smalkākus, garīgākus, pārākus, kaut kādā nākamā mirklī arī viņiem ir jāēd. Ja? Arī kaut kādā nākamā mirklī viņiem ir jāatgriežās realitātē un no kaut kurienes tad kaut kādā veidā tad jādzīvo. Un izrādās, ka to viņiem nodrošina tie, kurus viņi uzskata par negarīgiem. Ja? Tie, kuri tur strādā caurām dienām un naktīm.
Lūk, šis pretnostatījums ir aplams, tas nav pareizs, šādi kādiem mēģinot sevi paaugstināt uz citu rēķina, tas beigās ir liekulīgi, tas tā izskatās un tas arī ir visnotaļ liekulīgi. Tāpēc es gribētu sacīt, ka šāds pretnostatījums ir jānoliek malā. Un pirmām kārtām jāsaprot viena lieta, proti, lai kā mēs savu dzīvi aprakstītu, lai kā mēs gribētu sevi pozicionēt, mums ir jāatcerās, ka mūsu dzīve ir viena vienīga. Tā ir mana dzīve, mana viena dzīve, dzīve, kuru es dzīvoju. Citas man nav, citas man kaut kādas nebūs, ja vien mēs neticam reinkarnācijai, bet tas ir cits stāsts, tas ir hinduisms, tās ir austrumu reliģijas. Kristietība neraugās šādās kategorijās uz cilvēka dzīvi. Mums ir jāapzinās, ka mana dzīve ir mana dzīve. Un svarīgāk par visu ir saprast, ka mana dzīve ir viena vienota. Tā ir iegremdēta fiziskajā realitātē, man ir jādzīvo šī fiziskā dzīve. Jā, tajā notiek ļoti daudz un dažādas lietas. Brīžiem es strādāju, brīžiem es atpūšos, brīžiem es eju uz kino, brīžiem iedzeru alu, skatos hokeju, brīžiem atpūšos un klausos simfonisko mūziku, brīžiem lasu bībeli, brīžiem esmu baznīcā. Manā dzīvē notiek daudz un dažādas lietas, visu laiku, ļoti daudz un dažādas šajā manā vienā dzīvē, kas man ir dota. Jautājums ir, kā es skaidroju, interpretēju savu dzīvi. Un atcerieties, kādā mirklī mēs runājām par to, ka vārds reliģija, religāre no latīņu valodas, nozīmē sasiet kopā. Tātad, kā tos ļoti daudzos dažādos dzīves notikumus, kā es tos sasienu kopā, kā es tiem piešķiru jēgu, kā es tos interpretēju. Tur parādās iespējas runāt par garīgumu. Tur parādās iespējas sevi saprast, sevi definēt. Un, manuprāt, atkal, tie būs pavisam citi kritēriji, nekā pirmajā brīdī varētu likties, kas definē garīgumu un kas nē. Mums ir zināmi daudzi ārējie atribūti. Krusts, bībele, baznīca, līdzdalība kādos dievkalpojumos, rituālos. Respektīvi, ir ļoti daudz dažādu ārēju atribūtu, kurus praktizējot cilvēkam gribētos domāt, ka viņš ir garīgs. Bet var izrādīties, ka tā nav. Arī daudzi cilvēki, pieņemot šos ārējos simbolus, praktizējot šīs ārējās norises, patiesībā no tā, kā es saprotu garīgumu, nav pavirzījušies uz priekšu, ne par mata tiesu. Un ar garīgo dzīvi tam nav nekāda sakara. Tas ir apmēram tāpat, kā vērtēt, piemēram, mūziku vai, piemēram, kinofilmas. Kas ir kristīga filma vai kas ir kristīga mūzika? Pirmajā brīdī varētu likties, ja filmā ir parādīts mācītājs, kā viens no personāžiem, ja tur var redzēt baznīcu, ja tur ir kaut kas attēlots no šīm ārējām lietām, tad tā ir kristīga filma. Absolūti nemaz. Absolūti nemaz. Ārēji atribūti nenodrošina saturu. Tā varbūt vajadzētu būt, bet tāda nav. Ārēji atribūti un saturs, diemžēl, var būt pilnīgi dažādas lietas. Es gribētu teikt, ka ceļojums garīgajā pasaulē, lai gan arī pats formulējums garīgā pasaule, garīgā dzīve ir ļoti mulsinošs, jo, kā jau teicu, tas vedina visu laiku domāt, ka tas ir kaut kāds pretstats šai fiziskai realitātei. Tas nav pretstats.
mūsos ir kaut kādi priekšstati, neskapēc tādi iesēdušies, un tas varbūt arī nāk kaut kādā veidā no tādas kristietības interpretācijas, kas ir pārāk vienkāršota varbūt laika gaitā bijusi. Un varbūt apzināti mums tādu pasniegt, nezinu. Vai varbūt ļoti vienkāršoti uztvērt un izdzīvot arī no pašu kristiešu vidus. Bet mums ir ļoti bieži tendence domāt, ka garīgā pasaule, garīgā dzīve ir kaut kas, kā es to šķiet vienā reizē jau mēģināju teikt, kaut kas, kas ir aiz pāri šai fiziskai pasaulē. Tas man atgādina, ja jūs esat, varbūt nesat, tad piedodiet, ja jūs esat lasījuši Harry Potteru vai redzējuši filmu par Harry Potteru, tad tur ir tāds sižets vienā brīdī, kur Harijs Poters pirmo reizi dodas uz to skolu. Un tā nokļūšana tajā paralēlajā garīgajā pasaulē notiek tā, ka ir perons, dzelzceļa stacija, kur vienā pusē ir vilciena sliedes un otrā pusē ir vilciena sliedes. Un vienā pusē ir perons numur, neatceros vairs, ka varbūt kāds atcerās, Potera fani ir kādi mūsu vidū. Tātad vienā pusē ir 9, otrā pusē ir 10 perons, ja? Bet nokļūšana uz skolu notiek no perona 9 un 3/4. Kur ir šis perons? Šis perons, izrādās, draugi, ir siena, un tad, ja tu vienkārši tādā ticībā skrien iekšā ar pieri sienā, tu ļoti iespējams nonāksi uz perona 9, 3/4. Un, draugi, tas man ļoti atgādina kristietības interpretāciju daudzu cilvēku galvās. Ka kristietība ir tā, ka tu ignorē realitāti, bet tu esi iedomājies, ka tur ir tajā sienā iespēja galvenais ticēt, aizmiegt acis un maukt. Un tad moškt trāpīs. Ja? Un jūs zināt, viņam neizdodās pirmā reizē. Ja? Viņš tur skrien un atsitās, ja? Ar saviem ratiem vai ar ko viņš tur brauc. Un cilvēki tieši tādā pašā veidā mēģina tikt iekšā garīgajā dzīvē. Viņi mēģina tikt iekšā kristietībā, aiztaisīt acis, galvenais nedomāt un skriet ar pieri sienā. Sāpīgi vienu reizi, otru reizi, un tad viņi pierod pie tā, ka sāp un turpina vienkārši sist galvu pret sienu. Ja? Tā nav garīgā dzīve. Es gribētu sacīt, ka garīgā dzīve notiek šeit un tagad. Mums nav kaut kur jāskrien ar pieri sienā. Garīgā dzīve, manuprāt, ir daudz vairāk iekšējs izaugsmes process. Un ar vārdu iekšējs es nedomāju anatomiski iekšējs. Ja? Es domāju ar to vērtības. Es domāju ar to emocionālu līdzsvarotību. Es domāju ar to personības briedumu. Es domāju ar to reālu skatījumu uz dzīvi. Es domāju ar to reālu spēju pieņemt dzīvi tādu, kāda tā ir. Dzīvot to pilnīgi, pilnasinīgi, nedzīvot ilūzijās. Es domāju ar to realizēt savu potenciālu, kas mūsos ir ielikts. Es domāju ar to mīlēt citus cilvēkus, nedomājot par to, vai es saņemšu kaut ko atpakaļ. Tie, manuprāt, ir būtiskākie apgabali vai jomas vai sfēras, kur meklēt atbildes uz jautājumu par garīgo dzīvi. Nevis kaut kādā iedomātā, paralēlā, neredzamā pasaulē. Un es gribētu sacīt, ka tas ceļojums garīgajā pasaulē un līdz ar to garīgajā dzīvē sākas tad, pirmo reizi mūžā, manuprāt, sākas tad, kad mēs pārkāpjam pāri pašpietiekamības un pašapmierinātības robežai.
kad mēs pārkāpjam pāri pašpietiekamības un pašapmierinātības robežai, kad mēs saskaramies ar savu nepilnību, kad mēs saskaramies ar savu vājumu, kad pirmo reizi krīt ilūzijas un mēs esam gatavi pieņemt patiesību, realitāti attiecībā uz sevi. Mēs neesam pašpietiekami, mēs neesam visvareni, mēs varam un drīkstam būt neapmierināti ar sevi, ar savām spējām, ar savu stāvokli šajā reālajā pasaulē. Tad, kad mēs esam to piedzīvojuši, un tāds brīdis, es gribētu domāt, pienāk mūsu dzīvēs agri vai vēlu, jo, lai kā mēs censtos, mēs nespējam nemitīgi uzturēt ilūzijas par šo pasauli. Tās ilūzijas kritīs agri vai vēlu. Un tad, kad mēs šai robežai, pašpietiekamības un pašapmierinātības robežai, esam pirmo reizi mūžā pārkāpuši pāri, mēs sajūtamies tā, ka es gribētu dzīvot citādāk. Un tas varbūt ir pirmais impulss, ka kaut kas manī sāk notikt, kaut kas manī ir pamodies, kaut kas manī ir atmodies, manī sākas pārmaiņas. Es gribu dzīvot citādāku dzīvi. Citādāku nekā līdz šim. Un līdz ar to garīgās dzīves sākums nav iespējams bez zināmas pazemības. Proti, savas nespējas, savu vājumu atzīšanas. Pazemība ir tāda ļoti sensitīva lieta, jo, piemēram, šajā svētbrīdī, kas mums bija pirms brīža, te bija tādi interesanti vārdi, kas varbūt kādos cilvēkos izsauc uzreiz tādu zināmu piesardzību vai tādu slēptu nervozitāti. 95. psalmā tur bija sacīts: nāciet, pielūksim un zemosimies, locīsim ceļus tā kunga sava radītāja priekšā. Šī vispār pati ideja. Nomesties uz ceļiem, baznīca runā par tādu zemošanos Dievu priekšā. Daudziem cilvēkiem ar to ir grūtības. Un, manuprāt, grūtības tāpēc, ka viņi joprojām cenšas uzturēt sevī ilūziju par savu visvarenību un savu neatkarību un savu pašpietiekamību. Un katrs mēģinājums šo ilūziju graut tiek uztverts ar pretestību. Un tā kā baznīca mēdz runāt par šo zemošanos Dievu priekšā, par pazemību, tā kā baznīca mēdz praktizēt dažādas rituālus, kur jānometās uz ceļiem, daudziem cilvēkiem tas šķiet pazemojoši. Protams, mēs zinām visu vēsturi tādā ziņā, ka baznīca ir, vai baznīcas pārstāvji ir darījuši diezgan daudz ļauna. Un baznīca savu varu un ietekmi ir izmantojusi ļoti ļaunos nolūkos. Un patiešām pazemojusi reāli cilvēkus. Un patiešām darījusi pāri daudziem cilvēkiem. Un varbūt, ka arī mums ir kaut kādas negatīvas traumas no mūsu, sākot jau ar bērnību, kuru rezultātā šie teksti vai šie rituāli, mēs vairs tos neuzlūkojam tādus, kādi tie ir vai kādi tie ir domāti, bet tie jau mums ir jau emocionāli iekrāsot, un mēs nespējam tikt tam pāri. Es atceros kādu sarunu ar kādiem cilvēkiem, kuri sacīja, ka ir ļoti grūti atnākt pie vakarēdiena, jo tur ir jānometās uz ceļiem. Tur ir jānometās uz ceļiem, un tur lūk iet mācītājs, un tagad tev dod to maizīti vai to vīnu. Un cilvēki, viņiem ir ļoti liels pretenzijas pret šādu subordinētu stāvokli. Ka es esmu uz ceļiem, un tur kāds staigā man un kaut ko man dod.
Un, protams, kā jau tas visbiežāk notiek, kājas šai neapmierinātībai vai šim it kā sākotnēji filozofiskam protestam, tās izaug ārā kaut kur no pašu traumatiskiem piedzīvojumiem, pārdzīvojumiem, nereti jau bērnībā. Bet, jā, pārkāpt šai iekšējai pašapmierinātības un pašpietiekamības robežai, tā ir zināma bezpretencioza atziņa, ka manā dzīvē ir lietas, kuras es nesaprotu. Manā dzīvē ir procesi, kuros es neorientējos. Manā dzīvē ir problēmas, ar kurām tā es arī netieku galā. Manā dzīvē ir robežas, pret kurām es atduros kā pret sienu, un tālāk netieku. Citiem vārdiem, es neesmu Dievs. Es neesmu Dievs. Es nevaru visu. Un, protams, mēs varbūt ikdienā šādās kategorijās nedomājam. Kurš no mums būtu gatavs piecelties un teikt, es esmu Dievs. Tas būtu apmēram tāpat, kā es esmu Napoleons, ja? Vai vēl kaut ko. Nu, skaidrs, uz kurien mēs aizvestu šo cilvēku. Lielākā daļa cilvēku šādā veidā neformulē savu stāvokli, bet uzvedība un attieksme pret daudzām lietām gan mūsos tāda ir. Mēs esam audzināti patiesībā jau no mazām dienām. Tas ir piederējies kaut kādā veidā pie mūsu izaugsmes, fiziskās izaugsmes tajā skaitā, ka mēs aizvien vairāk un vairāk spējam tikt galā paši ar lietām, kontrolēt paši visas lietas, spēt izdarīt lietas, un mēs tikām atalgoti, mēs tikām uzlielīti, kad mēs aizvien spējām izrādīt savu neatkarību, savu patstāvību un tā. Un mēs pieradām pie izjūtas, ka aizvien notiek attīstība, aizvien es augu, aizvien es spēju vairāk, labāk, labāk. Kaut kur, protams, pa vidu ir aplausieni, kaut kur pa vidu jau tur ir arī bēdīgas pieredzes, bet tās mēs nereti mēdzam iekapsulēt vai aizmirst, un šī pozitīvā tendence par nemitīgu augšupeju kaut kur mūsos sēž. Un mēs atsakāmies redzēt realitāti par savām robežām. Un, jā, kaut kādu iemeslu dēļ, piemēram, es domāju, ka vīriešiem ar to ir grūtāk nekā sievietēm. Mūsu draudz varbūt vēl ir tāds, jāsaka, izņēmums. Mums ir daudz gan sieviešu, gan vīriešu, un tās proporcijas ir puslīdz. Nu, ok, sieviešu ir mazliet vairāk, bet ir draudzes un ir vietas, kur vīriešu īpatsvars ir ārkārtīgi mazs, kur patiesībā sievietes ir tās, kas ir visur klātesošas. Un jautājums, kāpēc? Es domāju, tā iemesla dēļ, ka vīriešiem ir jābūt stiprajiem, vīriešiem ir šis paštēls, ka man ir jāvar lietas, man ir jāspēj lietas, es nevaru būt vājš, es nevaru nesaprast, es nevaru netikt galā, un Dievs jau attiecīgi ir priekš vājajiem, viņš jau ir priekš tiem lūzeriem, priekš tiem, kuri paši nespēja. Ja? Sievietēm, manuprāt, ir varbūt brīžiem vieglāk nodoties šai pašrefleksijai, ka varbūt man kaut kas nesanāk, es varbūt nespēju, es nevaru. Viņām ir vieglāk varbūt atvērties kaut kādos brīžos un apzināties savu realitāti. Vīrieši bieži vien labāk nodzersies līdz nāvei, nekā atzīs un pateiks, ka viņi kaut kādas lietas nevar izdarīt. Pazemība, citiem vārdiem sakot, ir prasme atbrīvoties no ilūzijām par savu visvarenību. Jā, tā to varētu noformulēt. Pazemība ir prasme atbrīvoties no ilūzijām par savu visvarenību. Un pazemība nenozīmē, ka mēs zaudējam savas vēl atlikušās pašcieņas paliekus, kuras esam mēģinājuši uzturēt. Tieši otrādi. Pazemība nozīmē, ka mēs tagad uzticamies Dievam. Un redziet, cilvēki, kuri piedzīvo šo tādu
izlaušanos ārā paši no sevis, no šī sava garīgā cietuma, no sava iluzorā cietuma. Cilvēki, kuri piedzīvo Dieva klātbūtni savā dzīvē, tie piedzīvo ļoti tādu atbrīvojošu sajūtu, un proti, ļoti līdzsvarojošu sajūtu, un proti, ka tad, kad mums sakāp galvā, kad mums atkal liekas, ka jūra līdz ceļiem, un es visu varu, un man neviens vairs nav vajadzīgs, kad mums sakāp galvā, tad nereti dzīve mums piespēlē dažādas situācijas un dažādas notikumus, kas mūs atkal nostāda uz kājām. Un, kad mums sakāp galvā, un ja mēs praktizējam kristietību, tad kristietība mums allaž atgādina par to, kas mēs esam. Kristietība ir tā, kas mums atgādina, mēs esam grēcīgi cilvēki. Mēs esam cilvēki, kas esam tādi, kādi esam. Un tas ir viens aspekts kristietībā, kas vienmēr ir gatavs mums atgādināt realitāti. Bet tajos brīžos, kad mūsu pašapziņa ir pārāk zema, kad mēs esam satriekti, salauzti, nespējīgi vairs eksistēt un dzīvot, tādos brīžos tajā pašā kristietībā ir otrs vēstījums. Lai kas tu būtu, lai kāds tu būtu, lai kā tev ietu. Ko sacīja šodienas lozungu vārds? 19. oktobrim nolasīšu vēlreiz. Lai kas tu būtu, lai kāds tu būtu, lai kā tev klātos, tas kungs tavs Dievs ir žēlsirdīgs Dievs. Viņš tevi neatstās un tevi neizdeldēs. Lūk, tas ir tas vienmēr līdzsvarojošais vēstījums kristietībā, kas ļauj mums daudz izlīdzsvarotākā veidā iet cauri dzīvei. Garīgā dzīve nozīmē apzināties, kas ir cilvēks un kas ir Dievs. Atrast šo robežu šķirtni un paturēt savā kompetencē to, kas attiecas uz mani kā uz cilvēku, un atstāt Dievu kompetencē to, kas attiecās uz viņu. Garīgā dzīve nozīmē saprast, ka ir risinājumi un atbildes, kuras nav sakņotas manī pašā. Ir risinājumi un atbildes, kuras var atrast tikai un vienīgi pie Dieva. Un tur viņas arī jāmeklē. Reāli tur viņas arī ir jāmeklē. Un līdz ar to viens no garīgās dzīves pamat instrumentiem mūsu briedumu veicināšanai, mūsu izaugsmei, mūsu attiecībām ar Dievu, viens no pamat instrumentiem kristietībā ir lūkšana. Un patiesībā svētbrīdis arī nav nekas cits, kā lielā mērā lūkšana. Psalma vārdi šajā konkrētajā svētbrīdī ir lūkšana. Priekšā rakstītā lūkšana, tēvreizes lūkšana, brīva lūkšana. Lūkšana. Lūkšana kā saruna ar Dievu. Lūkšana kā savulaik Augustīns, viens no ievērojamākiem 1. gadsimtu teologiem, sacīja, ka lūkšana ir ne tik daudz tāda runāšana, tā, ka man obligāti ir jāstāsta kaut kas ļoti Dievam, it kā viņš būtu neinformēts, un es tagad beidzot esmu viņam pastāstījis, viņš ir informēts. Bet Augustīns teica, lūkšana ir cilvēka pievērstība Dievam. Pievērstība. Tā vietā, lai būtu vērsts tikai pats uz sevi, lai visus savus resursus, visas savas atbildes meklētu sevī pašā. Vienā brīdī cilvēks saprot, tur nekā nav, tur viss ir sabrucis varbūt. Un vienā brīdī cilvēks apzinās, ka ir vēl kaut kas, kam es varu būt pievērsts. Dievs. Šajā pievērstībā ir atbilde. Manā pievērstība Dievam. Tā, un mana pievērstība var izskatīties ārēji ļoti dažādi. Mana pievērstība var būt strukturēta kā lūkšana ar vārdiem. Jā, mēs sakam tēvreizes lūkšana, Jēzus mācīja.
mācekļiem lūgt. Bet starp citu, ja jūs lasījāt un lasāt jauno derību, jūs varbūt pamanījāt to Bībeles fragmentu, kurā Jēzus māca lūgt Dievu. Un man šķiet, tas bija nevis Mateja evaņģēlijā, bet vienā no citiem evaņģēlijiem, kur mācekļi vienreiz atnāk pie Jēzus un saka, klau, Jānis Kristītājs, viņš māca saviem mācekļiem lūgt Dievu. A mēs? A tu mums? Kāpēc tu mums neko nemāci? Apmēram tā. Un tad Jēzus saka, nu labi, nu ja jūs gribat. Nu, kad jūs lūdzat Dievu, tad sakiet. Un viņš saka tēvreizes vārdus. Respektīvi, tēvreizes lūkšana, kā lūkšana, nav atkal kaut kāds maģisks lielums, kāds stiprais vārds vai stiprie vārdi vai kaut kāds pants, kas tagad ir iemācīts apmēram tā kā Ziemassvētkos pie eglītes. Ja? Ja tu nenoskaiti pantiņu, dāvaniņas nav vienkārši. Ja? Un tad katrs iemācās vienu četrindīti, kuru tad katru gadu drillē vienkārši, jo grib to dāvaniņu dabūt. Ja? Tēvreizes lūkšana ir kaut kas varēja arī nebūt. Jēzum nebija primāri kaut kādi konkrēti vārdi, ar kuriem vērsties pie Dieva. Jēzum bija svarīgs pats princips, ka mēs apzināmies, ka mēs jūtam, ka mēs esam pievērsti tai augstākai, plašākai, dziļākai īstenībai, kuru mēs saucam par Dievu. Jā, mēs varbūt varam kaut ko sacīt. Varbūt arī varam paklusēt kopā. Un tas būs, piemēram, meditācijas uzdevums. Mēs varam kaut ko lūgt, nu kā lūgumu. Un vārds lūgšana primāri asociējas, ka man kaut ko vajag un es lūdzu, tāpēc tā ir lūgšana. Bet tikpat labi mana saruna ar Dievu vai mana pievērstība Dievam var nebūt lūgšana kā lūgums, kā vajadzība, kas man tagad no viņa ir jādabona, bet mana pievērstība var būt kā pateicība, kā prieks, kā atzinība par to, ka es varu būt, ka es varu eksistēt, ka šī ir forša diena, ka mēs esam kopā ar foršiem cilvēkiem un mēs labi pavadām laiku, respektīvi kā pateicība. Jā, arī kā lūgšana, bet ne tikai. Bet tieši lūgšanas aspekts ir tas, kas dominē bieži vien cilvēku priekšstatos par lūgšanu, par sarunu ar Dievu. Un tas bieži vien ir pirmais aspekts, caur kuru mēs nonākam saskarsmē ar Dievu. Jo, kā jau teicu, mēs dzīvojam tā, it kā mēs paši visu varētu, paši visu zinātu. Un tad vienā brīdī, mūsu dzīve konfrontē mūs ar robežām, ar kaut kādu iztrūkstošu mūsu pašu resursu. Un mēs atceramies, bet vēl jau ir Dievs, viņam noteikti ir resurss. Ja? Nu, mūsu dzīve notiek tādos koncentriskos apļos, varētu sacīt. Pašā vidū esam mēs paši, mēs mēģinām tikt galā ar visu, nesanāk. Tad ir mūsu ģimene, mēs vēršamies vispirms pie viņiem, tad ir mūsu draugi, mēs tad aptaujājam tos, mēģinām ar viņu palīdzību kaut ko atrisināt, nepalīdz draugi, nu draugiem ir draugi, mūsu kaut kādi paziņas, kaut kādi blati, kaut kādi gali, respektīvi tas aplis paplašinās un vienā brīdī nav, viņš ir tukšs. Nav neviena vairs, kas var man palīdzēt. Un tad mēs atceramies Dievu. Tad mēs atceramies baznīcu, jo viņam ir kaut kas, kā nav mums. Un tas man liek kaut kā aizdomāties, vai tas manī rada tādas pārdomas, es iedomājos tādu līdzību. Nu, iedomājieties, jūs dzīvojat kaut kādā pilsētiņā, dzīvojat diezgan tā trūcīgi, nabadzīgi, knapi tiekat galā ar dzīvi, un pēkšņi ir kaut kāda lielāka problēma, kur vajadzīga ir nauda. Un varbūt tā problēma ir tāda ilgstoša, jums ir jāārstējas, vai jūsu bērnam ir jāārstējas, un naudas nav. Bet tajā pilsētiņā, pilsētas otrā galā, tur kaut kur dzīvo kāds bagāts vīrs,
kas esot ļoti bagāts, bet maita baigais. Tā visi stāsta, visi runā, baigais tāds, tāds. Bet nav variantu. Tas ir dzīvības nāves jautājums vai kaut kāda ārkārta ekstrā situācija. Jūs saņemat visu savu drosmi, ejiet pie tā cilvēka. Jums vajag naudu, jums vajag to, kas jums nav, bet viņam ir. Un jums par pārsteigumu viņš ir labā noskaņojumā, gatavs jums aizdot vai gatavs jums iedot, vai aizdot varbūt uz procentiem, bet tomēr. Un varbūt ne uz tik lieliem kā ātrie kredīti, bet uz mazākiem. Bet viņš iedod. Un jūs esat priecīgi un domājat, nemaz tik traki ar viņu nav, bet, protams, tur pārbijušies esat, bet dabūjuši un laimīgi. Bet paiet laiks un jums vajag atkal. Un jums vajag vēl. Un jūs atkal saņematies un ejat un atkal lūdzat un atkal viņš ir labā noskaņojumā un atkal aizdod un jūs tur pa vidu esat atdevuši. Un citiem vārdiem kaut kā notiek tā, ka regulāri pie viņa ejot, regulāri no viņa naudu prasot, regulāri to saņemot un kaut kā atdodot un atkal jūs sākat kontaktēties ar viņu. Aizvien vairāk, un vienu dienu jūs pieķerat sevi pie izjūtas. Ka esat tā kā iedraudzējušies varbūt ar to cilvēku, ka viņš nemaz nav tik traks, kā par viņu runā visapkārt, ka viņš ir tāds tīri patīkams cilvēks, ar kuru pat gribētos satikties, pat vairs no viņa neko nevajag. Un es domāju, ka tas ir kā tas ļoti bieži notiek arī ar garīgo pieredzi, ar attiecībām ar Dievu. Sākas tas viss ar to sajūtu, ka man nav, bet viņam ir, un man no viņa vajag. Dabūjam, paiet laiks, atkal aizmirstam, atkal kaut ko vajag, atkal kaut ko dabūjam, atkal paiet laiks. Bet šajā laika posmā, ja mēs tur saskaramies ar viņu, saskaramies, mēs atklājam, ka nav nemaz tik traki. Ir labi būt kopā ar viņu šajā pasaulē. Ir labi apzināties, atkal kā lozungu vārds saka, ka ir kaut kas man tik tuvs un klātesošs, kā žēlsirdīgs Dievs, kas mani neatstāja, kas mani neizdeldē, uz ko es vienmēr varu balstīties un paļauties. Lūkšanas patiesībā vai sarunas ar Dievu vai mūsu pievērstība Dievam jau nav vajadzīga viņam. Tā ir vajadzīga mums. Tas ir tāpat kā ar bērniem. Ļoti bieži esmu saskāries ar situācijām, kad cilvēks saka, mācītāji, es nezinu, kā lai ar Dievu runā. Es nekad neesmu to darījis. Ko lai es viņam saku? Bet tas ir līdzīgi kā ar bērniem. Kad bērni mācās runāt, viņi vienkārši ir pievērsti vecākiem un viņi mēģina izteikt savu vajadzību. Bieži vien sākumā pilnīgi savā kaut kādā valodā, ja? Tu tikai spēji nojaust to, ko viņš tev grib teikt. Bet tā kā mēs esam savu bērnu vecāku un esam viņus vērojuši no piedzimšanas mirkļa, un mammas vēl ātrāk, no mirkļa, kad viņš tur sāks pārdīties mūsos. Ja? Respektīvi, tā kā mēs viņus vērojam no pirmā mirkļa, mēs viņus pazīstam. Mēs zinām, viņam laikam gribās ēst. To viņš man mēģina pateikt. Ja? Vai viņš laikam grib uz podiņu, to viņš man cenšas pateikt. Ja? Mēs jau esam gatavi atbildēt viņu vajadzībām. Māk viņi runāt vai nemāk viņi, prot viņi izteikties vai neprot izteikties skaidrā latviešu literārā valodā. Par to nav stāsts. Bet viņi, šie bērni, būdami pievērsti mums pieaugušajiem, mācīdamies izteikt savas vajadzības, savas emocijas, viņi aug. Tāpat kā mēs, būdami pievērsti Dievam, augam un nobriestam un veidojamies. Saruna ar Dievu kļūst par mēru, par mērauklu man pašam. Es, runādams ar Dievu, piedzīvoju kaut kādu reflektīvu momentu. Es sāku analizēt pats sevi. Pievēršoties Dievam, es
gluži kā iemantoju citu perspektīvu. Jā, varbūt tā varētu sacīt. Mana pievērstība Dievam, mana lūkšana ir brīdis, kur es nonāku vienā citā perspektīvā. Tā es būtu domājis kaut ko pats, rīkojies kaut ko pats, sapratis kaut ko pats, bet mirklis, kad es runāju ar Dievu, ļauj man nostāties un ieraudzīt lietas mazliet citādāk. Un atkal, tas ir tāpat kā arī cilvēcīgā sarunā. Kāpēc, piemēram, terapeitiska saruna ir dziedinoša? Kāpēc cilvēki atnākot pie mācītāja vai terapeita vai jebkura konsultanta, vienkārši pastāstot, kā viņiem klājas, kāpēc viņi saka, mācītāji, jūs man palīdzējāt, lai gan viņš tikai sēdēja un klausījās. Tāpēc, ka tad, kad mēs runājam, mūsos emocijas vienkārši tur virmo. Es jūtos slikti, jūtos labi, jūtos pacelāts, jūtos nospiests. Emocijas mūsos vienkārši virmo. Runājot, mēs esam spiesti tās izteikt vārdos, sastrukturizēt, sakārtot, līdz ar to iegūstot lielāku skaidrību. Viena no lūkšanas vai pievērstības Dievam formām, kas ļauj man izvērtēt pašam sevi, kas kļūst par manu mērauklu, manas dzīves mērauklu. Viena no tādām formām ir grēksūdze. Lūkšana saruna ar Dievu vispār, bet grēksūdze kā kaut kāds īpašs brīdis. Tie no jums, kas nākat uz dievkalpojumiem, jūs zinat, katrs dievkalpojums lielā mērā iesākas ar grēksūdzi. Ne tā kā uzreiz, bet sākuma daļā, dievkalpojuma sākuma daļā vienmēr ir grēksūdze. Grēksūdze kā sevis izvērtēšana. Grēksūdze kā sevis ieraudzīšana Dieva gaismā, kā palūkošanās uz sevi no malas. Tas ir process, protams, ka dievkalpojumā kā tādā grēksūdze jau ir ļoti īsa. Tā ir visnotaļ vispārīga lūkšana, kur mācītājs saka, mēs esam grēkojuši domās, vārdos un darbos, mums ir žēl, piedod mums, āmen. Ja? Tajā mirklī jau, protams, tu nepaspēji vienkārši pārdomāt savu dzīvi. Tāpēc daudz cilvēku, starp citu, nāk uz dievkalpojumu mazliet pirms tas sākas. Nevis mazliet pēc, kavējot to, un tad ienesoties vienkārši aizalsušies dievkalpojumā. Bet viņi atnāk labāk ātrāk, pirms. Un tad tajā klusumā un mierā mazliet pasēžot, pareflektējot par aizvadīto dienu, par aizvadīto nedēļu, par to, kas vēl varētu būt. Tur notiek tas pašs refleksijas mirklis, kur jau grēksūdzes laikā, tur jau tās lietas ir apmēram skaidras. Un tur ir pati tikai pievērstība Dievam, kur mēs sakām, jā, Dievs, te es esmu. Te es esmu, ar visu savu cenšanos, ar visu savu domāšanu, ar visu to, ka man liekas, es baigi tur labi tiek galā ar dzīvi. Te es esmu. Dod man vēl vienu jaunu iespēju. Un tas ir, kas ir grēksūdze un grēku piedošanas pasludinājums. Tā ir vēl viena jauna iespēja. Mums būs saruna par dievkalpojumu tieši. Mums būs viena atsevišķa tēma, kur mēs arī tad citu starpā pieskarsimies šim grēksūdzes momentam arī dievkalpojuma laikā. Tur varbūt mazliet parunāsim par to vairāk. Bet šobrīd par grēksūdzi kā lūkšanas formu varētu pasacīt, ka grēksūdze nozīmē apzināties, ka mūsos ir tādi dvēseles un gara līmeņi, kuros dziedinājumu var sniegt tikai Dievs. Terapeitiskas sarunas vai dziedinošas sarunas vai atbalstošas sarunas var notikt arī starp mums, cilvēcīgā līmenī, emocionālā līmenī. Bet ir kaut kādi tādi līmeņi mūsos, kur dziedinājumu var dot tikai Dievs. Lūkšana, citiem vārdiem, tā ir uzdrīkstēšanās nākt Dievu priekšā, lai viņš man uzklausītu, lai viņš mani pieņemtu
lai viņš mani dziedinātu, lai viņš dotu manai dzīvei vienu jaunu, kvalitatīvu pavērsienu. Lūkšana nozīmē būt gatavam vispirms mainīties pašam. Ļoti bieži mēs uztveram to tieši otrādi. Es esmu šeit, man ir manas vajadzības, vai iegribas drīzāk nereti, vai vēlmes. Un lūdzu, es pie tām netieku. Dievs, ka tu varētu lūdzu, tad to, šito, šitā un tā. Un mēs gaidām. Un nekas nenotiek. Un Dievs neatbild uz manām lūkšanām. Un viņš nedara tā, kā es esmu viņam to prasījis. Galu galā. Un mēs apvainojamies uz Dievu. Ja? Tā arī mēdz būt. Mēs neesam gatavi mainīties. Mēs esam līdzīgi tādiem kaprīziem bērniem, kuri iegājuši lielveikalā, grib šo un to un šito, un ja mamma nedod, tad viņš sāk kliegt, viņš krīt gar zemi, viņš sper ar kājām, viņš saceļ milzīgu traci, jo viņš ir acīm redzot iemācījies, ka mamma negrib sevi apkaunot publiski, un tāpēc viņa nopirks viņam to, ko viņš vēlās. Un tā ir metode, kuru bērns iemācās, jo tā darbojās. Ja? Tātad tā darbojās. Tātad mamma ir ar šādiem striķīšiem kustināma un darbināma. Ja? Un tas ir, kā cilvēki mēdz rīkoties iepratim Dievam. Arī cenšas atrast kaut kādus striķīšus un kaut kādas lietas, kaut kādas pogas, kuras varētu spiest ar domu, ka vajadzētu darboties. Gaida un nedarbojas. Gaida un nedarbojas. Un varbūt nedarbojas tieši tā iemesla dēļ. Nav gatavi mainīt paši sevi. Mūsu attiecības ar Dievu, lūkšanas vai sarunas kontekstā, es varētu salīdzināt arī ar tādu piemēru. Iedomājieties, jūs ienākat, jums ir mazs bērns, kurš ir iemācījies staigāt, kurš jums vienmēr staigā līdzi, vēro jūs, grib būt kā jūs, darīt visu kā jūs, tikai vēl labāk par jums. Un viņš tagad, kādu rītu jūs ienākat virtuvē un skatāties, viņš ir uzrāpies uz krēslu pie virtuves galda, paņēmis lielo roboto nazi un griež mīksto maizīti. Gribēdams brokastis uztaisīt vai gribēdams pats sev maizīti nogriezt, viņš griež maizīti ar lielo nazi. Un jūs redzat, ka naža ceļā ir viņa īkšķis. Ja? Vēl daži griezieni un būs ne tikai maizīte, bet būs arī gaļiņa. Ja? Jūsu reakcija tajā mirklī. Jūs paskatāties uz to bērnu un sakat, griez, tad jau dzīve tevi iemācīs. Ja? Ko drīkst aiztikt, ko nedrīkst aiztikt, ja? Gan jau tu sapratīsi. Es šaubos, vai jūs tā rīkotos. Visticamāk ieraudzījuši, ka jūsu bērns atrodas šādā situācijā un vēl daži griezieni, un viņš būs iegriezis savu pirkstā, jūs visticamāk pieskriesiet viņam klāt. Varbūt klieksiet, varbūt ne, atkarīgs no jūsu pašu brieduma, bet atņemsiet viņam jebkurā gadījumā. Atņemsiet viņam nazi, atņemsiet viņam maizi, un visticamāk bērns būs apvainojies ļoti, tik ļoti, ka sāks raudāt. Jo viņš taču gribēja, viņam bija varbūt vislabākie nodomi, bet jūs redzējāt bišķi tālāk. Jūsu pieredze bija mazliet lielāka. Un es tā kādreiz iedomājos, ka ar mūsu lūkšanām iepratim Dievam ir kaut kas ļoti līdzīgs. Mēs tur griežam, un Dievs skatās, vēl daži griezieni, un nebūs labi. Un viņš varbūt mums atņem to nazi, un varbūt nemaz neiedod to nazi, jo saprot, ka nemākam mēs vēl griezt. Neesam vēl tik nobrieduši un atbildīgi, lai spētu nogriezt savu maizi šķēli. Un es domāju, tas ir tas, kas ir jāņem vērā. Ne visas mūsu lūkšanas tiek atbildētas. Tās tiek uzklausītas. Mūsu pievērstība Dievam nekur neizpaliek. Tā ir mūsu pievērstība Dievam. Bet
tas negarantē, ja mēs esam pievērsti Dievam, tas negarantē, ka mēs dabūsim to, ko mēs gribam. Absolūti negarantē. Jo patiesāk mēs esam pievērsti Dievam, jo lielāka iespējamība, ka mēs sāksim redzēt un spēsim izvērtēt. Jau tajā pašā mirklī, kad to savu vajadzību lūksim Dievam, mēs jau spēsim saprast, vai ir vajadzīga mums tā lieta vai nav. Un varbūt teiksim, ir labi Dievs, ja? Neliecies traucēts, es sapratu, ja? Man nemaz to nevajag. Bet tas nav viegli. Tēvreizes lūkšanā, kuru mēs arī kopā sacījām šeit, svētbrīžu ietvaros, tēvreizes lūkšanā ir šie skaistie vārdi. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Lai nāk tavu valstība. Redziet, kas ir? Mūsu pirmais impulss ir, mēs vēršamies pie Dieva, jo kaut ko gribam. Mums kaut ko vajag. Tajā mirklī mums liekas objektīvi vajag. Ir tāda vajadzība. Tā nav kaprīze, tā ir mana eksistenciāla vajadzība. Mēs vēršamies pie Dieva, varbūt nezinām, kā viņu uzrunāt, mēs drošības pēc sakam tēvreizes vārdus. Un tad pēkšņi tēvreizes vārdos tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Bāc. Tad kura prāts? Mans prāts vai viņa prāts? Man taču vajag, man ir skaidrs, ka man to vajag, bet šeit tēvreizē, mēs sakam tavs prāts. Un līdz ar to vienā brīdī var rasties konfliktējoša situācija. Vai pareizāk sakot, viss ir atkarīgs beigās, vai mēs spējam uzticēties Dievam, vai mēs spējam tā stāvēt Dievu priekšā, ka mēs sakam, Dievs, tu redzi, man baigi gribās. Man ir tāda nepārvarama sajūta, ka man to ļoti vajag. Bet tu jau zini, ka es jau līdz galam varbūt nepārredzu to laukumu. Es jau varbūt līdz galam nesaprotu. Ir ļoti liela iespējamība, ka es kaut ko nepamanu. Tāpēc tavs prāts, lai notiek. Es esmu atvērts. Lūkšana nevis kā nofokusēšanās uz kaut ko, un tad vienkārši izsit beigās no Dieva to. Ja? Tā, ka Dievs, labi, viss, ņem, ej, še. Tā nē. Bet lūkšana drīzāk kā atvērtība. Apzinoties savas vēlmes, savas iegribas, savas vajadzības, bet lūkšana kā atvērtība, kur varbūt būs, varbūt nē. Un varbūt mainīšos es pats, kā rezultātā man vairs kaut ko nevajadzēs. Katrā ziņā uz mūsu lūkšanām Dievs mēģina atbildēt daudzos un dažādos veidos. Caur dzīvi, caur notikumiem, caur cilvēkiem un neapšaubām arī caur Bībeles lapusēm. Mums būs vesela nodarbība un vesela lekcija tieši par Bībeli. Tur mēs par to parunāsim mazliet vairāk un plašāk. Bet tā ir viena grāmata, kuru ir vērts lasīt, kuru ir vērts savā dzīvē turēt sev blakus un ik pa laikam tajā ieskatīties. Jo tajā mēs varam atrast sevi, tajā mēs varam atrast atbildes uz saviem dzīves jautājumiem, ja mēs esam atkal, jāsaka, atvērti un domāt un reflektēt spējīgi. Kas attiecas uz tēvreizi, par tēvreizi pašu kā tādu varētu lasīt veselu lekciju. Es tikai gribētu pievērst jūsu uzmanību pašiem ievadvārdiem. Mūsu Tēvs debesīs. Jau pats pirmais vārds, mūsu, liecina vai
vai noskaņo mūs uz to, ka mana lūkšana nevar būt šauri egoistiska. Dievs, lai arī ir man ļoti tuvu klātesošs un ir atvērts man un manai dzīvei, tad viņš nav mans privāts sekretārs. Viņš nav mans asistents, kuram es vienkārši pasaku uzdevumus un viņš tos izpilda. Mūsu Tēvs debesīs, kas nozīmē, mēs kā cilvēki šajā pasaulē dzīvojam ar savām vajadzībām, ar savām interesēm, ar savām vēlmēm. Un kad es uzrunāju Dievu pats kā indivīds, man to nekad nevajadzētu aizmirst, ka es nedzīvoju izolēti šajā pasaulē. Es esmu kopā ar citiem. Un tas, ko gribu es, un tas, ko šķietam vajag man, kā tas iet kopā ar to, ka es esmu kopā vēl ar daudziem citiem cilvēkiem, sākot jau ar saviem vistuvākiem cilvēkiem. Mūsu Tēvs debesīs. Par Tēva tēlu mēs pietiekam daudz runājām nodarbībā par Kristu un vēlāk arī nodarbībā par Dievu. Un tas ir kaut kas, ko Jēzus ļoti konsekventi dara. Viņš noņem to slogu, to ideisko slogu, ka Dievs ir kaut kāds augstāks spēks, augstāka vara, monarhs, valdnieks un vēl kaut kas un tā tālāk. Ideiskais sloks, kas paliek vārdā kungs, piemēram, ja? Un mēs lietojam attiecībā uz Dievu ļoti bieži šo vārdu kungs. Un tur, protams, kaut kādas bildes mums tur uzreiz peld acu priekšā, ko tas viss nozīmē. Bet Jēzus konsekventi runā par Dievu kā par tēvu. Un arī šajā gadījumā, kad mācekļiem saka, nu tad māci mūs Dievu lūgt, mūsu Tēvs debesīs. Ka to mēs vienmēr varam atcerēties. Mēs drīkstam vērsties pie Dieva kā pie sava tēva. Un mūsu Tēvs debesīs. Un te nu atkal ir tas mazliet līdz galam neizprotamais vai mulsinošais apstākļus, par kādām debesīm īsti ir runa. Jo mēs jau šodien saprotam, kas ir debesis. Mēs jau saprotam, ka tas zilais, uz ko mēs skatāmies ārā, kas tas ir? Kas ir debesis vispār? Kas ir debesis? Fiziskā nozīmē. Draugi, debesis ir atmosfēra, kas ir ap zemi. Un pateicoties skābekļa molekulām, noteiktā biezā slānī esot šai atmosfērai, tā iekrāsojas zilā krāsā. Bet debesis burtiski ir atmosfēra, kas ieskauj zemi. Debesis jau ir šeit. Mēs jau esam debesīs. Te mazliet skābekļi sāk pietrūkt gan, skatoties uz jums, kas žāvājās. Ja? Vai nu skābekļi, vai nu atraktivitātes manī. Ja? Bet mēs jau šeit, būdami, fiziskā nozīmē esam debesīs. Jo debesis ir atmosfēra ap zemi, kas vienkārši iekrāsojas zilā krāsā. Protams, senajiem cilvēkiem, kuri neprata lidot, kuri varēja tikai uzkāpt augstākā kokā vai uzkāpt augstākā kalnā, un vienalga tas zilais bija pār pa viņu galvām, viņu priekšstatos Dievs dzīvoja kaut kur tur, pāri visam, aiz visa, mums nesasniedzamā vietā. Kas nozīmē divus, manuprāt, atkal ļoti praktisks secinājumus. Senais cilvēks, apzinoties Dieva realitāti, saprata, ka Dievs ir tāds spēks, kas ir pāri visam. Lai kas šajā pasaulē notiek, kur apdzīvojam mēs kā cilvēki, lai kādas vētras te notiktu, kādas zemestrīces te notiktu, lai kādi kari mums ietu pāri, lai kādu ļaunumu mēs radītu viens otram, lai kādi plūdi te virmot un bangot, lai kādi spēki šeit te plosās, Dievs ir pāri par visiem spēkiem.
viņš ir tā augstākā realitāte. Viņš ir tā augstākā īstenība. Tā ir, manuprāt, ļoti praktiska atziņa numur 1. Kad mēs esam ierauti dzīves peripētijās, tad atcerēties, ka Dievs ir spēks, kas ir pāri visam. Un es varu šim spēkam piederēt. Es varu būt attiecībās ar viņu. Un otra, manuprāt, ļoti praktisks secinājums ir Dievs ir pāri visam arī tādā nozīmē, ka lai kur es ietu, lai kādām jūrām brauktu pāri, lai kādiem kalniem ietu pāri, Dievs gluži kā debesis ir pāri visam. Un pavada mani visur, kur es eju. Lai kas notiktu manā dzīvē, lai cik tālu mani ceļi mani aizvestu. Dievs vienmēr ir klātesošs, jo vienmēr ir zilas debesis virs manas galvas. Un es domāju, šie trīs ievadu vārdi tēvreizes lūkšanā. Mūsu Tēvs debesīs. Jau ir ļoti ietilpīgi. Par tiem var domāt un domāt un domāt. Un kur nu vēl par visiem pārējiem vārdiem, pārējām lūkšanām, kuras mēs šeit ieraugam. Lielās līnijās, raugoties uz tēvreizi, jūs redzat, ka tur ir, tā kā divas daļas, varētu teikt. Sākotnēji mēs vēršamies pie Dieva. Tādā nozīmē, ka runa ir par viņu pašu. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Un tikai tad, kad esam bijuši pievērsti pašam Dievam, tikai tad runa ir par mums. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, neieved mūsu kārdināšanā, bet atvestī mūs no ļauna. Un ļoti bieži tradicionāli aplūkojot tēvreizes lūkšanu, tiek pievērst uzmanību tam, ka vispirms mums ir jāsakārto sava garīgā pasaule. Vispirms mums ir jāsakārto sava garīgā dzīve. Vispirms mums ir šis mājas darbs jāizdara. Tad, kad būsim izdarījuši šo, tad arī mūsu praktiskā, fiziskā dzīve lēnām atradīs savu ceļu, savu kārtību, savu līdzsvaru, savu harmoniju. Cilvēki mēdz domāt otrādi. Es tikšu galā vispirms ar savu dzīvi, sakārtošu to, nolikšu uz pareizām sliedēm, tur nopelnīšu naudiņu, tur to, taram. Un tad, kad būs laiks, tad pievērsīšos Dievam. Un tas laiks nekad nepienāk, un tās dienas paiet, jo tās ir grūtas, tur darāmā pietiek vienmēr. Un laika priekš Dieva tā arī nepaliek. Bet ir otrāds tas ceļš ejams. Vispirms svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Un tad arī visas pārējās lietas sakārtojas. Tas ir tā, kā Jēzus kādā brīdī Kalnas prediķī sacīja. Viņš teica, cilvēki parasti ar ko nodarbojas, viņš saka. Viņi domā, ko ēdīsim, ko dzersim, ar ko ģērbsimies. Pamatlietas, ar ko mēs noņemamies. Tad viņš saka, bet tā nevajadzētu. Viņš saka, ziniet, kā vajadzētu? Viņš saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības. Tās pārējās lietas tiks piemestas pašas no sevis. Ja mēs uzstādām to prioritāti, jeb to galamērķi tālāku par sevi pašiem, ja mēs uzstādām sev šo izaugsmes izaicinājumu un uz to ejam, tad tur pa ceļam, tur piepildās arī pārējās lietas. Jo tas ir tā kā tā vērtību piramīda vai tā kā došanās kalnā. Ja mans mērķis ir tepat kalna pakājē, tad te es arī palieku. Esmu sasniedzis, ko ēdīsim, ko dzersim, ar ko ģērbsimies, viss kā ir gan. Jēzus jau nenoliedz šo vērtību piramīdu. Viņš tikai saka, ka tā īstā iešana uz priekšu būs tad, ja tu uzliks par mērķi
nokļūt virsotnē. Un tad uz to fokusēsies. Uz to būs veltīti visi tavi spēki. Tam tu trenēsies. To turēs acs priekšā. Tās pārējās lietas jau pašas pa sevi būs. Labi, draugi, tik tālu neliels ieskats jautājumā par garīgo dzīvi. Garīgās dzīves instrumenti, lūkšana, saruna ar Dievu, vai pareizāk pievērstība Dievam. Un pievērstība Dievam kā realitātes apzināšana